Iniciators bija Ilmārs Slaidiņš toreiz šai visai superskaitļošanas tēmai. Atceros, ka es sēdēju maģistratūrā studentu solā un ienāca Ilmārs un prasīja, kuri studenti vēlētos pievienoties projektam. Un tad arī aizsākās tas mans ceļš. Tas bija Baltic Grid projekts 2005. gada 1. novembrī sākās, bet tas jau nebija, tas patiesībā nebija īstais sākums tam APC centram. Tas bija grid skaitļošana. Ja? Bet patiesībā tā grid skaitļošana sākās vēl agrāk, jo CERNam vajadzēja tādus datorus, kas ļoti labi var veikt lielus aprēķinus, jo viņi taisīja eksperimentus arī savā pātrinātājā, un tur bija milzīgi daudz dati, kas bija jāapstrādā. Bet kā to izdarīt? Nebija tāda superdatora tajā laikā. Un tad sākās grid skaitļošana, tas ir tīklveida skaitļošana. Jau 2001. gadā bija tās pirmais grid projekts, un tad izveidoja tādu projektu, kas ir visās valstīs saistīts. Un interesanti, ka 2003. gadā izveidoja tādu EIRG grupu, Infrastructure Research Reflection Group, Infrastructure Reflection Group. Un no Latvijas tur izvirzīja mani kā pārstāvu. Tur bija visu valstu pārstāvi. Es tajā laikā nodarbojos ar e-studijām un visādām citādām lietām, un tāpēc kad man no ministrijas tur izvirzīja uz šo lietu. Bet patiesībā jau bija tāda situācija tāda, kad tas bija grid skaitļošana. Es tur mēģināju kaut ko citu, bet tas tur neaizgāja. Un tad sākās šis Eiropas projekts, kur bija visas Eiropas valsts iesaistīts. Un tad 2005. gadā sākās Baltic Grid projekts. Ar to arī sākās šī attīstība. Bez Laura vēl bija Jānis Kūliņš, Zigmārs Strots un vēl bija cilvēki, kas tur darbojās. Toreiz vispār nebija nekāda, RTU nebija nekāda jaudīga skaitļotāja. Pirms tam bija tur Ausekļa ielā, kur bija skaitļošanas fakultāte, tur bija lieli skaitļotāji, bet tie bija vēl uz radiolampām taisīti. Un tad, pēc tam, kad pārnācām uz Ķīpsalu, tad šitie jau nekā nebija. Un tad es te mēģināju runāt ar Latvijas Universitātes matemātikas institūtu. Tur bija Jānis Bārsdiņš vadītājs, un mums bija Jānis Grunspeņš, bija dekāns skaitļošanas fakultātē, ka vajag mums ar kaut ko. Nē, mums nevajag, neko nevajag. Bet pēc tam attīstīju šo grid projektu, tad mēs kopā ar Latvijas Universitātes matemātikas institūtu bijām divi partneri. Elektronikas telekomunikācija fakultāte un matemātikas institūts. Un tad 2006. gadā mēs nopirkām pirmo klāsteri. Jā, mums tā arī bija. Mēs 2006. gadā nopirkām klāsteri. Droši vien vispirms jāpasaka daži vārdi, kas te klasteris ir, jo mēs te runājam par superdatoriem, bet superdators ir varbūt tāds plašāks jēdziens. Klasteris ir viens no superdatoru veidiem, un klasteris sastāv no daudziem atsevišķiem datoriem, kurus mēs saucam par serveriem, kas tiek savienoti kopā ar ātru datortīklu. Un tieši tas datortīkls palīdz tai sistēmai darboties kā tādai vienotai. Tad var skaitļošanas uzdevums izpildīt vienlaicīgi uz daudziem skaitļošanas mezgliem. Un pirmais mūsu klasteris bija pavisam maziņš. Viņš sastāvēja no 5 serveriem, jeb mezgliem, kā to HPC valodā arī vēl sauc. Un katrā mezglā mums bija iekšā viens procesors, un mums bija viena kodola procesora, jo toreiz tikai ap to laiku sāka parādīties pirmie daudzkodola procesori. Un tā vairumā tomēr vēl izmantoja vienkodola. Un tad es jau reiķināju, ka tā veikt spēja šim klasterim toreiz bija aptuveni 50 gigaflopi. Ja? Un, ja mēs tā salīdzinām ar to, kas mums ir tagad, kad mēs esam jau sasnieguši puspetaflopu, kas ir 500 teraflopi.
tad tas ir 10,000 reizi mazāk kā tagad. Jā, droši vien, ka tur ir vērts runāt arī par Mūra likumu un to visu attīstību, kā ir. Labi, bet bija tajā laikā arī vēl viens cits AMD procesors, kur bija jau 2 kodolu procesori iekšā. Jā, toreiz sāka parādīties pirmie daudz-kodolu procesori, jo es atceros, ka mēs jau, ja pirmajā klasterī mēs vēl pirkām, mums bija 1 kodola, tad jau nākošos serverus, kad mēs pirkām, mums jau bija, ja nemaldos, bija 4 kodoli katrā procesorā. Bet tas jau bija nākušajā gadā, 2007. gadā. Iespējams, ka tā. Tā kā mēs bijām pirmie tādi Āzenes ielā 12, šī pašā mājā mēs uzstādījām to klāsteri, kuram bija dzesēšana arī speciāli, un tas viss sākās tajā brīdī. Ja. Tā tas aizgāja. Bija Oļģers Belmanis, kas bija mans partneris no Telekomunikāciju institūta. Viņš arī daudz studentus uzaicināja. Viņš jau tagad ir citā medības laukā, ja? Bet viņš bija strādājis VFA un arī mācījies laikam Ļeņingradas universitātē kaut kur. Un tad viņš aktīvi piedalījās arī šī projektā. Diezgan daudz publikācijas sarakstījām un tam līdzīgi. Tātad Baltic Grid projekts bija 3 Baltijas valstis. Somija, Zviedrija bija vadošais partneris, tad bija Polija un CERN. Mēs jau tajā laikā sadarbojamies ar CERN. Un Igaunija un Lietuva jau bija iestājušies CERNā, bet Latvija nebija iestājušies CERNā. Tikai tagad RTU ir iestājies CERNā, bet tas jau ir krietni pēc Baltic Grid projekta. Es domāju, ka toreiz jau tas bija likumsakarīgi, ka ja jau Igaunijā, Lietuvā jau bija pirmie klasteri, ja, tad Latvijā, ka tas tiek veidots un RTU, tas bija likumsakarīgi, jo datorsimulācija jau toreiz bija ļoti populāra zinātnē, un gan fundamentālā zinātnēs, gan inženieru zinātnēs. Un tas būtu tikai laika jautājums, kad RTU būtu vajadzīgi lielāki skaitļojumie resursi nekā tas ir iespējams ar galda datoru. Tā, ka tas viss salikās kopā gan ar šo Grid projektu, kuru Eiropas komisija, tad caur Eiropas komisiju toreiz īpaši atbalstīja tādus projektus, kur tiek veidoti lokāli skaitļošanas centri Eiropas valstīs ar CERN vajadzībām un to kopējo Baltijas attīstību tajā brīdī. Pa Grid projektiem ir tā, ka viņi atkal aptver visu Eiropu. Tie klāsteri bija daudzās Eiropas valstīs, un uz tiem visiem sūtīja datus no CERNa. Un Latvijā mēs bijām 2. Bija RTU, ja, un Latvijas Universitātes matemātikas institūts. Viņi tā kā drusciņi vadošie skaitījās vismaz pirmajā projektā, bet otrajā projektā jau mēs arī vadījām vienu Borg package, ja. Un mums jau tie puiši attīstījās, un mums uz mūsu tā klāsteri jau bija vairāk to datu apstrāžu nekā matemātikas institūtā. Ja? Bet tas ir atkal viss Latvijas vēstures apskats kopumā, kā tas viss tur veidojās un tam līdzīgi. Bet uz tā bāzes arī pēc tam izveidojas EGI, kas bija sākumā e-infrastruktūras grupā, kā European Grid Initiative. Tā organizācija. Tagad EGI ir pavisam kas cits. Viņš ir IOSC, tas ir European Open Science Cloud, un viņi attīsta visādas lietas, ja, kur Latvija pārstāv vienotais pakalpojumu centrs. Ja, bet tā kā tur daudz kas ir mainījies. Ja, bet Tiziana Ferrari kopš tā sākuma 2010. gadā izveidoja šo EGI. Viņi joprojām ir vadītāji un aktīvi ir attīstījusi visu šo lietu. Ja, tā kā tas Eiropā ir arī spēcīgs centrs, kas darbojās. Vēl daudz visādi citu projektu bija. Bet šeit ir zināma sakarības starp to Grid skaitļošanu, kura beidzās kaut kur 2009.10. gadā, jo parādījās cloud computing, kas bija tā kā aizvietotājs tam, ka uz daudziem klāsteriem var aprēķināt datus un sūtīt atpakaļ. Jo tas datu pārēdes ātrums caur internetu nebija tik ātrs, kā to var izdarīt vienā datorā. Tad tur bija tā problēma. Bet, ja runā par superdatoriem, superdatoru, tas top 500 jau no 1993. gada
parādījās. Bet tie datori visu laiku attīstījušies. Tas, ko Lauris arī teica, ka bija 10,000 reizes, kā saka, tagad mēs esam jaudīgākā sākumā. Tas pats jau bija arī ar jebkuriem citiem datoriem. Ja, es te tādu informāciju saņēmu, kad iPhone 13, kas man ir jaudīgāks par 1994. gada superdatoru. Jo pēc Mūra likuma visu laiku samazinās mikroshēmas izmēri un palielinās takts frekvenci. Tas nozīmē, ka arvien ātrāk un ātrāk kļūst datora aprēķini. Tas viss notika līdz 2005. gadam. Tad jau atklāja, ka vairs datora frekvences, to takts frekvences paaugstināt nevar. Viņa jau bija sasniegusi kaut kā 2-3 gigahertz. Tur vēl rekords bija vēl tur vairāk gigahertz. Bet ļoti sasilst tas mikroshēma. Līdz ar to, tā kā tā mikroshēma ir sasilusi, tad vajag milzīgu dzēsēšanu. Un tad sāka pāriet uz paralēlo skaitļošanu, kad vienā mikroshēmā ir daudzi tie kodoli, kas veic aprēķinus. Līdz ar to sadala to aprēķinus daudziem tiem kodoliem. Līdzīgi kā cilvēks smadzenēs. Ir ļoti daudz neironu. Un mēs jau tos neironus tad liekam paralēlā darbībā. Tas pats arī notika datora sistēmās. Šobrīd HPC balstās uz paralēlo skaitļošanu, kur ir ļoti daudzi kodoli, uz kuriem veic aprēķinus, un tos datus tad tur pārraida vienu uz otru ļoti ātrā veidā. Bet viņiem ir jābūt tuvu viens otram, lai tas datu pārraides ātrums būtu liels. Tāpat kā cilvēks smadzenēs. Visi neironi ir kopā, tuvumā. Tipiskākie lietotāji mūsu konkrēti centram šobrīd ir zinātnieki, dabas zinātnieki. Tas ir man šķiet diezgan likumsakarīgi, jo dabā ir daudz dažādu komponenšu. Ja mēs vēlamies viņas modelēt, mums vajag ļoti daudz skaitļot, ļoti daudz aprēķināt. Tāpēc arī ienāk superdators tajā bildē, kur to visu var darīt. Un, tā konkrētāk bioinformātikas joma, zāļu meklēšana, arī daži mašīnu mācīšanās pielietojumi, plūsmu modelēšana. Tas ir galvenais profils mūsu lietotājiem. Nekas jau daudz nav mainījies, ja tā raugamies atpakaļ. Varbūt toreiz nebija mākslīgais intelekts tik aktuāli joma, tur droši vien toreiz viņu nesauc šādi par mākslīgo intelektu. Tur bija vairāk statistika, mašīnu mācīšanās, varbūt sāka vēlāk parādīties. Bet man liekas, ka vienmēr tas tipiskais lietotājs ir bijis tāds, kurš ir ar datortehnoloģijām uz tu. Kaut ko zina par Linux sistēmām un arī kaut ko saprot nedaudz no programmēšanas. Protams, ka nav tā, ka visi to visu saprot, un ir arī tādi, kas atnāk un nekad nav saskārušies ar Linux sistēmu, bet arī tādiem vienmēr var atrast kādu veidu, kā izmantot superdatoru, ka iespējams viņš nemaz neredz, ka viņš izmanto šo Linux sistēmu. Tā ka, tādi, es domāju, ir tie tipiskākie. Un tie parasti ir jaunie zinātnieki, doktoranti, varbūt maģistratūras studenti citreiz. Bet ir arī tādi jau zinātnieki gados, kas arī joprojām interesējas par jaunākām tehnoloģijām, un viņiem arī tīri labi veicās. Varētu teikt tā, ka mēs esam 33 valsts Eiropas projektā. Tad pirmajā fāzē, kad mēs bijām, tad tur atzīmēja recenzenti 3 tādas labas lietas, ko vajadzētu arī citiem pārņemt. 2 šīs lietas bija no Latvijas, kur pirmais mēs mūsu roadmapā ielikām tādu Excel failu, kur bija viss saplānots, ko mēs kurā brīdī darīsim. Tur bija Kristofs Bergfelds no Latvijas universitātes, kas to ideju piedāvāja. Un otra lieta, mēs runājam par to, ka vajag atvērt to platformu. Tātad, lai vieglāk tam superdatoram var tikt klāt jebkurš lietotājs. Bez plašām, bez tādām specifiskām zināšanām. Ar to platformu, to caur Valdūru mums palīdzēja Tartu universitātes cilvēki.
Un šobrīd tā platforma ir ieviesta. Protams, tur arī visādas grūtības bija un tam līdzīgi, bet tas ir tāds vieglāks paņēmiens. Kā tikt pie tā superdatora. Vēl tātad mums ir jātaisa mācību kursi. Mēs uztaisījām HPC pamatu kursu tālmācības formātā, latviešu valodā, lai mums būtu latviešu terminoloģija, kur mēs cilvēkiem pastāstam elementus, kuri neprot arī pat varbūt nopietni ar datoriem strādāt, bet mēs pastāstam elementus. Kur viena no lietām ir tāda, kad ir tāds projekts arī tādā Euro HPC sistēmā, kurš atbalsta no tātad rūpniecības un zinātniekiem tādas lietas, kur viņi sāk ieviest superdators. Tāds FF+. Ja? Un tur arī no Latvijas viena firma ir dabūjuši šo te finansējumu. Šķiet kaut kā 200,000 eiro laikam bija. Ja? Bet tas ir vienīgais šobrīd panākums, bet tur ir daudz to projektu. Šī HPC pamatu kursā mēs liekam tam studentam 4. nedēļā apskatīties šos te piemērus no tiem risinājumiem, kas ir zinātnē un rūpniecībā ar superdatoru izmantošanu, un padomāt, varbūt, kad viņš arī kaut ko var šī jomā izdarīt. Jā, un patīs tas vārds izaicinājumi, tās nav problēmas. Ir izaicinājumi. Man šķiet viens izaicinājums ir dabūt pēc iespējas vairāk cilvēku, kas, kā jau tika minēts, mācās APC. Droši vien, ka mēs to cenšamies darīt tā, ka ar kaut kādām praksēm, kad viņi nāk pamazām bez priekšzināšanām, mācās, iemācās, jo vairāk to speciālistu, jo vairāk speciālistu būs, jo tā joma arī tāda stiprāka augs. Tas ir viens. Otrs izaicinājums, protams, ir pārliecināt arī politikas veidotājus, ka šī joma ir ļoti svarīga mūsu valstī. Tas ir svarīgi attīstība nākotnē, svarīgi arī sasaistīt ar mākslīgo intelektu, tāpēc tam arī vajag piešķirt finansējumu. Finansējuma problēma ir viena no problēmām, jo HPC centrs arī. Tos pirmos klāsterus mēs nopirkām par fakultātes līdzekļiem. Kaut kāda 8,000 lati, laikam, tas bija, vai eiro, neatceros. Lati, jā. Tagad mēs saņemam atbalstu no Mikrotika, ja, kas atbalsta ģenētiku. Ja. Bet tāds nopietnas, mums nāk 50% finansējumu no Latvijas zinātnes padomes tam Euro HPC projektam. Bet tas nenāk uz aparatūru, tas ir tikai tā projekta īstenošanai. Vēl viena laba lieta ir, kas arī caur ministriju ir augstākā līmeņa digitālo prasmu projekts, kur 3 universitātes iesaistīts, lai attīstītu mācību kursus par HPC, lai mums būtu studenti, jo bez studentiem, kuri var iesaistīties tenīs HPC pielietojumos, jau nekas nenotiks. Ja? Tāpat arī zinātnieki. Ja? Piemēram, Sabīne Upnere, kas arī ir ar doktora grādu un izmanto būvniecībā šīs lietas, viņa arī piedalās projektā un arī tenī mācību kursā. Tad mums ir maksimāli jāiestājas zinātnieki, studenti un, protams, arī rūpniecības pārstāvi. Jā, tā ideja par konferences izveidošanu radās uzreiz arī ar HPC centra izveidošanu. Toreiz centru vadīja Sandris Grantiņš. Es, protams, nevaru šobrīd jau pateikt, kāda varbūt bija tās viņa mērķis ar to, bet es domāju, tas, kā man liekas, ka toreiz bija ļoti svarīgi, tad, kad izveidoja HPC centru, bija arī tā skaļāk parādīt, ka mēs esam nozīmīgs spēlētājs un tādas konferences rīkošana, tad arī bija šī iespēja. Jo interesanti, ka konference gan toreiz, gan, man liekas, vēl joprojām ir tāda nišas vieta, jo Baltijā līdzīga veida pasākumi nenotiek. Un gan toreiz brauca no Igaunijas pirmajā konferencē uz prezentēt, kas pie viņiem ir. Laikam toreiz lietuvieši nepiedalījās tajā pirmajā gadā. Bet jā, tas ir tāds varbūt mūsu nišas produkts un nekas līdzīgs šobrīd, Baltiju visaptveroši nav.
izveidojies. Un vēl es atceros, ka uzreiz ar pirmās konferences veidošanu arī tika domāts par zinātniskā virziena attīstīšanu, un toreiz iesaistot Zviedrijas Karalisko tehnoloģiju institūtu. Tika veidots arī zinātnisks žurnāls, un šī konference bija kā platforma, caur kuru šajā žurnālā varēja nonākt raksti. Ja, un pirmajā konferencē arī bija ziņojumi no zinātniekiem, ja, kādus pētījumus viņi veic Baltijā, HPC jomā. Tā, ka es domāju, tas ir arī labs virziens, kuru joprojām būtu vērts uzturēt. Pirmā konference notika, ja nemaldos, 2012. gadā. Nākošā jau notika 13. gadā, tad laikam bija neliela pauze, un 15. gadā notika 3. un tad jau bija garāka pauze, un pagājušā gadā tad bija 4. konference. Es domāju, ka mums kopumā ir jāsaprot, kur virzās pasaule un kur virzās Eiropa. Viens ir skaidrs, ka neizbēgami ienāk arvien vairāk tas mākslīgais intelekts mūsu dzīvēs. Un patiesība, kas vienkārši ir, ka viņu trenē uz tādiem centriem kā mūsējais un vēl lielākiem. Es domāju, tāpēc mums ir viena lieta, mums ir jāvēro sava spēja trenēt to mākslīgo intelektu šeit. Tāds ir mērķis. Mēs arī tiešām domājam saslēgties ar to Somijas superdatoru, lai mūsu zinātniekiem būtu pieeja arī uz vēl jaudīgāku datoru. Viens e-pasts uz hpc@rtu.lv ar savu vēlmi. Tad pēc tam mēs sazināsimies, noskaidrosim, kas viņam tieši vajadzīgs. Mums ir arī mājaslapa hpc.rtu.lv. Viena lieta, ko es gribētu, lai attīstās visu šī lieta. Jo mēs esam maza valsts, bet mums ir gudri cilvēki. To vajadzētu izmantot.